Paševakuācijas ierīces Easydown izgudrotājs latviešu izcelsmes amerikānis Ivars Avots meklē sadarbības partners Latvijā. Neskatoties uz to, ka ierīces izstrāde uzsākta gadu pēc 2011. gada 11. septembra traģiskajiem notikumiem Amerikas Savienotajās valstīs, līdz šim nav izdevies uzsākt ierīces ražošanu. Tajā laikā, protams, bija pirmais prototips, tad to uzlaboja, un pa to laiku mums nākuši arī investori, piedāvājuši naudu, bet parasti viņi atnāk, viņi tik daudz no daļas grib no tā, mēs sakam, man neinteresēm, mēģināsim tik galā, kā mēs varam, mums to nav par šeit neņemsim. Un tādēļ mums pagājis ir tik ilgi, ka mēs neesam neko viņi īsti iesākuši, te ir gatavs produkts, vēl kāds var ņemt un darīt, un mēs varam dot dažādu tehnisko atbalstu, mārketinga atbalstu, kontakts par visu pasauli. Es domāju, tā ir tāda iespēja Latvijā kādam kaut ko darīt. Paševakuācijas ierīce var noderēt dažādās krīzes situācijās, kad apgrūtināta izkļūšana no celtnes, kurā ir tikai viena izeja. Pašreiz ir izstrādāts pirmais prototips, kura trose var izturēt 900 kg smagumu. Tas nozīmē, ka vienā reizē var evakuēties vairāki cilvēki.